ierakstam šo lekciju, un pēc tam visi saņems linku, YouTube linku, kuru jūs variet izsūtīt saviem mājas kafēnīcu saimniekiem, un arī paši paskatīt vēlreiz, ja kaut kas iekritis ir sirdī un prātā, kas var noderēt. Agit, vai tev ir kaut kāda organizatoriska lieta, ko tu mums gribi teikt no Lija puses? Es varu iezīmēt aptuveno statusu, cik tālu mēs šobrīd esam. Tā es ceru, ka man var dzirdēt, kaut kas bišķiņi iestrēga. Var dzirdēt, ja? Var. Jā, super. Šobrīd mēs esam, kas attiecās uz reklāmas kampaņu, šobrīd esam pieteikumu izvērtēšanas stadijā. Interese bija ļoti liela, no ļoti daudz un ļoti arī labām reklāmas aģentūrām, un šobrīd izskatām kopā ir pieteikti 11 pieteikumi. Tā kā tas izskatīšanas process arī būs tāds apjomīgāks, bet darīsim to labāko, lai aizvien uz priekšu un raitāk tas viss process virzītos. Orientējoši tāds deadlines ir uzlikts, es domāju, tas realistiskais deadlines varētu būt 1. jūnijas. Es ļoti ceru, ka tas piepildīsies, un tad ar 1. jūniju arī aktīvi varēsim sākt darboties ar reklāmas aģentūru, bet tas ir tāds provizoriskais datums, bet virzīsimies uz to. Un kas arī saistās, varbūt es arī iezīmēšu ar mājaslapu, daudziem bija arī jautājumi. Diemžēl tas paņēma lielāku laiku, nekā mēs bijām paredzējuši, bet arī tur ir jau izpildītājs, mēs arī šobrīd slēdzam līgumu. Tā kā tūlīt ķeramies pie darbiem pie mājaslapas, un tad arī dosim jums ziņu, kad varēsiet sākt ievietot informāciju mājaslapā. Tiem, kuriem ir pirmās nedēļas, pirmās 2 nogales, ar tiem mēs sazināsimies atsevišķi, tur būs nedaudz cits scenārijs visdrīzāk, bet tāds ir apmēram tas plāns šobrīd, kā darīt arī ar mājaslapu. Tā kā drošiem soļiem tuvojamies vasarai, un ceram, ka nebūs nekāda papildus apgrūtinājuma vai šķēršļi. Un tad šodien ar lielu nepacietību gaidīšu, ko Eva mums pastāstīs, un ņemiet to labāko, un droši arī jautājiet visu, kas ienāk prātā, ja ir kaut kādas idejas, ko mēs varbūt arī neesam iedomājušies, vai arī, ja vēlaties ļoti sadarboties un esat ļoti atvērti kaut kādu video filmēšanai, tad arī droši vien varat dot ziņu. Tas laikam īsumā no manis viss. Jā, paldies, Agita. Es gribu atgādināt vēl nākamos lekciju datumus, lai jūs variet būt klātienē un ieplānot, piedalīties vai pieslēgties, un lūdzu atgādiniet arī saviem saimniekiem, tie, kas ir reģionālie koordinatori. Tātad 16. maijā 12:00 mums ir lekcija ar pārtiks un veterināro dienestu, un tā ir obligāti jānoskatās visiem saimniekiem, arī tie, kas nav varējuši pieslēgties, lūdzu lieciet pie sirds viņiem noskatīties. Tas ir mūsu vienošanās ar PVD, lai šīs dienas un šī akcija vispār notiktu. Lekcija ir ļoti interesanta, noderīga katram vienam, kas saimnieko mājās un kaut ko dara ar leduskapi, pannu un izlietni. Un tiešām ir vērts būt klātienē, lai uzdot visus jautājumus, kas jums pašiem ir uz sirds, ka jūs esat plānojuši savas ēdienkartes, jūs ziniet, ko jūs gribiet likt galdā, un ja tur ir kāds riskants jautājums, ko jūs neesiet pārliecināti, tad ir tā diena, kad prasīt, ja jums nav iespējas pašiem būt klāt, tad, protams, kad noskatieties to ierakstā. Un 21. maijā mums ir lekcija ar pavāru Renāru Kurmali, kas ir pazīstams ar brendu vai zīmolu Gatavo dabā. Pat bijām kopā ar Renāru Latvijas vēstniecībā Londonā, kopā ar viņu kolēģi Reini, un tas bija brīnišķīgs piedzīvojums angļu tūroperatoriem un žurnālistiem, kas iepazina Latvijas ēdienu no tās dabīgās puses, meža pļavas un lietām, ko mēs
vien mākam pagatavot gardi un skaisti. Tā kā tā būs tāda varbūt vairāk iespaidu un kaut kāda labas idejas, kā gatavot ēdienu, kā to servēt. Un Renārs ir brīnišķīgs runātājs, un es domāju, ka būs interesanti. Katra lekcija ir apmēram stundu, tā skaitā jautājumi jūs jautājumus variet sūtīt gan rakstiski, gan čatā, tātad gan, jā, lūdzu nomutējiet sevi, gan jūs variet celt roku un uzdot jautājumus tieši. Tātad Renāra lekcija ir 12:00 un PVD lekcija 2:00. Mēs, protams, izsūtīsim vēlreiz atgādinājumu, Rūta jau sūtīja pirms šī un izsūtīs vēlreiz. Jautājums asnāt, līdz kuram datumam būs jābūt ēdienkartēm gatavām. Šitas nebūs man jautājums, es neatceros tos datumus, bet Rūta jums noteikti, Rūta, tu vari pateikt uzreiz? Jā, mēs plānojām, ka varētu šīs visas ēdienkartes mājaslapā ir jābūt publicētām 4 nedēļas pirms kafejnīcas, būtu labi. Un mums ir jānosūta PVD, viņa apstiprināt, manuprāt, 6 nedēļas. 6 nedēļas, jā. Tā kā nekavējiet. Varbūt, ka mēs varam sākt tomēr ar lekciju, un tad jautājumi mēs cik varēsim, tik pa vidu atbildēsim, bet šodien mums ir ļoti interesanta lekcija. Mums ir šodien lektore Eva Onzule no mārketinga aģentūras Klik Klik. Super, un Eva. Jā, tad Eva, tu pati pastādi lūdzu, kas tu esi un cik tev tā pieredzes. Anna man atsūtīja, bet tur bija baigi daudz, viss, kas foršs. Tā kā lūdzu, ekrāns ir tavs un mēs visi ar nepacietību klausamies tavu iespaidojošo lekciju. Super, liels paldies par pieteikumu. Mana visa dzīve ir saistīta ikdienas darba dzīve ar sociālajiem mēdījiem. Un tā kā es vēlos jums ļoti daudz informācijas nodot, iedvesmot jūs, jā, būtu labi, ja jūs mikrofons izslēgts vadaks, es dzirdu, iedvesmot jūs radīt patiešām interesantu sociālo mēdīju saturu mājas kafejnīcas dienām, tad es mazāk pati būšu ekrānā un vairāk rādīšu jums prezentāciju ar saviem piemēriem un idejām, kas es ticu, ka jums noderēs. Ja kāds man ir ieraudzījis un domā, es tevi jau esmu redzējis kādā lekcijā, es esmu vadījis mācības pieaugušajiem un dažādas citas lekcijas, tad neuztraucieties, nekad nekas neatkārtojas, un arī šai dienai īpaši es esmu sagatavojusi pavisam jaunus piemērus un pavisam jaunas idejas, kas būs atbilstoši tieši jums. Tāpēc es tagad padalīšos ar savu ekrānu, ar savu prezentāciju. Tā vajadzētu būt, ka ir redzams, jā? Mājas kafejnīcas dienas, tātad sociālo mediju mārketings būs mūsu šodienas tēma. Par mani, es jau vairāk kā 10 gadus, es tomēr dzirdu kādu, vai jūs varat izslēgt tos mikrofonus, man bišķiņ grūti savādāk. Es jau vairāk kā 10 gadus strādāju sabiedriskajās attiecībās un mārketingā. Savu darbu vairāk no sākuma iesāku sabiedriskajās attiecībās, esmu strādājis gan valsts iestādēs, tādā kā VSA, pašvaldībā, Ķekavas novada pašvaldībā, sabiedrisko attiecību daļā, bet vienmēr paralēli šim darbam man aizraušanās ir bijusi sociālajā mēdī un sociālo mēdīju mārketings. Tāpēc jau vairākus gadus esmu izveidojusi un vadu sociālo mēdīju mārketinga aģentūru Klik Klik. Mēs savā ikdienā visu laiku strādājam ar sociālajiem mēdījiem, ar digitālo mārketingu. Mani kolēģi filmē un fotografē saturu gan sociālajiem mēdījiem, gan reklāmas kampaņām, gan mājaslapām, dažādiem uzņēmumiem. Strādājam arī ar pašvaldībām un valsts iestādēm. Bet brīvajā laikā es pati ceļoju, man ļoti aizrauja turisms. Un tāpēc vienmēr visi darbi, kas ir saistīti ar turismu nozari, ar viesmīlību, tā ir diezgan mana sirdslieta, un manam kolēģim Uldim, ar ko mēs kopā esam izveidojuši uzņēmumu, savukārt arī ļoti patīk turisma nozare, tāpēc viņš arī aizraujas ar turismu foto un video. Tāpēc, ja kaut kas dzīvē saliekas tā, ka darbs un hobijs ir apvienojams,
tad mēs vienmēr esam īpaši priecīgi. Un tieši gatavojot arī šodienas prezentāciju un ieteikumus, es tad esmu likusi kopā gan savas mārketinga zināšanas no ikdienas darba, kas man ir zināms par to, kā komunicēt sociālos mēdījos, gan uz to visu mēģināju skatīties kā turists, kā mājas kafejnīcas dienu apmeklētājs. Ja runājam par mājas kafejnīcas dienām, pati esmu ar komandu bijusi mājas kafejnīcas dienās Latgalē, kad mēs Latgale Travel filmējām video klipus mājas kafejnīcas dienām, kurus jūs arī iespējams esat Latgale Travel lapā sociālos mēdījos redzējuši. Viņi bija aktuāli pagājušo gadu, bet redzēju, ka parādījās arī šogad. Un tad tas, ko es visbiežāk, kāds jautājums, ko es visbiežāk saņemu no cilvēkiem, ir, kas tad ir panākumu atslēga sociālajos mēdījos? Ko man darīt labāk? Kāds ir tas algoritms, ko man atkost, lai viss darbotos un lai cilvēki par mani uzzinātu? Un tad man, diemžēl, jāsaka, ka vienas panākumu atslēgas nav. Ir ļoti daudz dažādu lietu kopumi, kas ir jādara, jāveic, lai tad izdotos tikt pamanītam, lai izveidotu saturu, kas cilvēkus interesē, kas patīk, lai viņi vēlētos iegādāties jūsu pakalpojumus un jūs apciemot mājas kafejnīcas dienās, piemēram. Un tāpēc šodien būs vairākas tēmas, par ko mēs runāsim. Es esmu radusi vadīt ļoti garas lekcijas, man ir bijuši tādas dienas garumā, tāpēc šodien man bija izaicinājums, kā to visu informācijas apjomu izstāstīt saprotami un īsā laikā. Bet galvenās tēmas, par ko mēs runāsim, būs, kāpēc sociālajie mēdīji ir svarīgi. Es ticu, ka liela daļa no jums to jau zina, tomēr ir labi atgādināt, lai atkal paši sevi nomotivētu, ka mums ir jādarbojās un mums ir jādara, jo tas ir vērtīgi. Runāsim par sagatavošanās darbiem. Ko tad darīt, kādas sagatavošanās darbus veikt pirms sākt komunicēt par savu pasākumu, par mājas kafejnīcu dienām? Kā plānot komunikāciju? Es esmu komunikācijas plānošanas fans. Es uzskatu, ka visas labas lietas var izdarīt tad, ja ir plāns. Un arī sociālo mēdīju komunikācija ir ļoti, ļoti svarīgs plāns. Un pastāstīšu, kāpēc un kā labāk plānot to, ko jūs publicēsiet. Parunāsim arī par noderīgiem rīkiem, par aplikācijām, kuras jūs varat izmantot, lai atvieglotu savu darbu satura radīšanā. Un tad pats svarīgākā nodaļa, kad visi darbi, viss ir sagatavots un jums ir plāns, tad ko darīt? Pastāstīšu, ko darīt, lai jūs pamanītu un lai tas saturs, ko jūs veidojat, būtu interesants. Kā redzams, tēma daudz, bet es ceru, ka izdosies visu jums paspēt izstāstīt. Stāstīšu tā, ņemot vērā, ka jūsu sociālo mediju lietošanas līmenis var atšķirties, kāds varbūt ir jau pieredzējis lietotājs, bet kāds varbūt ir iesācējis, tad būs gan piemēri, kas būs kādam liksies jau vienkāršāki, kādam savukārt tieši laikā. Tāpēc, centīšos dažādi stāstīt. Tad tā, kaut kas no tā. Tad, ja par sociālajiem mēdījiem, kāpēc tad tie ir vērtīgi? Šobrīd pasaulē ir 5 miljārdi sociālo mēdīju lietotāju. Kad mums jau liekas, ka visi ir sociālos mēdījos, tad mēs skatāmies statistikas datus un vienalga ir novērojams pieaugums. Un pieaugums no iepriekšējā gada ir veseli 5%, palielinājies to cilvēku skaits, to reģistrēto profilu skaits. Un, ja mēs skatāmies pasaules kontekstā, katru gadu notiek šīs statistikas apkopojumi, tad jau ir tā, ka gandrīz 70% no pasaules iedzīvotāju ir mobilais telefons, un 66% no pasaules iedzīvotājiem ir aktīvi interneta lietotāji, kas, protams, parāda to tendenci būt tiešsaistē. Un, protams, arī vairāk kā 60% ir sociālo mēdīju lietotāji. Tātad viegli sasniedzama auditorija sociālajos mēdījos. Un kā tas ir izskaidrojams? Tas, protams, ir izskaidrojams gadu gaitā ar interneta pieejamību, kas ir kļuvusi aizvien plašāk. Ja 90. gados internets bija kaut kāda ekstra tikai dažiem cilvēkiem, tad tagad mēs redzam, ka līkni aug un aizvien vairāk cilvēkiem internets ir pieejams. Tas nozīmē, ka mēs varam sasniegt auditoriju gan mums tepat apkārt Latvijā, gan arī visu plašajā pasaulē. Un, ja skatās uz laiku, ko cilvēki pavada sociālos mēdījos, tad arī tas ar katru gadu pieaug. Un te ir rādītāji mēneša griezumā, cik daudz laika cilvēki pavada sociālos mēdījos. Un redzam, ka tās ir diezgan daudz stundas.
Un visvairāk cilvēkus ievelk TikTok un YouTube. Mierīgi. Tā tendence ir tāda, tāpēc, ka... Ko tad? Slēdzam mikrofonu, lūdzu, kam ir ieslēgts. Šī tendence ir šāda, tāpēc, ka TikTokam un YouTubeam ir ļoti labi algoritmi, kad jūs noskatāties kaut ko, kas jums interesē, tad viņi rāda jums vēl kaut ko, kas jūs interesē, un tā nākamais video, un tad jūs satopaties, kur palika visa mana stunda TikTokā. Jā, un tad tāpat arī Facebooks diezgan daudz mūs ievelk, un Instagrams, un varbūt retāk pieminēts sociālo mediju kontekstā, bet statistikas datos arī tas ir ielikts. Pie sociālajiem mēdījiem ir WhatsApp Messengers, jo noteikti būsiet novērojuši, liela daļa no jums tur pavada arī diezgan daudz laika. Runājot ar draugiem, ar ģimeni, ar kolēģiem, tātad vēl viena aplikācija, kur mēs ļoti daudz esam. Un tas viss nozīmē, cilvēki aizvien vairāk laika ir tiešsaistē, un tas nozīmē, ka tur mēs viņus varam satikt. Tas no vienas puses darbu atvieglo, jo kādreiz mums bija jādomā, kur cilvēki dodas, kur viņus meklēt. Reālajā dzīvē tagad mēs zinām, online mēs viņus varam satikt. Un ko tad cilvēki vēlas darīt sociālajos mēdījos? Tā kā sociālajie mēdīji radušies tieši komunikācijai ar ģimeni no sākotnējiem draugiem, tad, protams, lielākā daļa vēlas šeit komunicēt. Bet, kā rāda statistika, ļoti daudzi arī izvēlas produktus un pakalpojumus un pieņem lēmumu tos izmantot. Tāpēc tās ir lieliskas platformas, kur jums pastāstīt par saviem pakalpojumiem un cilvēkiem ļaut jūs pamanīt un izvēlēties pie jums doties ciemos. Līdz ar to tas tāds īsais intro, kas vienā teikumā rezumējas šādi, ka mēs dzīvojam laikā, kad mums nevajadzētu domāt, vai mums vajag ieguldīt laiku un darbu sociālos mēdījos, bet mums vajadzētu domāt, kā to izdarīt visefektīvāk. Un tieši tāpēc šodien es jums pastāstīšu vairākas idejas, kas es domāju, ka jums noderēs. Pats pirmais jautājums, ko es vienmēr iesaku atbildēt, uz kurus vienmēr gribu, lai klienti atbild, ar kuriem es strādāju, šis jautājums ir, kas ir tava mērķa auditorija? Jo zinot savu mērķa auditoriju, mēs varam saprast, kurās platformās tad mums publicēt saturu, kādā veidā mums komunicēt ar cilvēkiem. Jo jūs jau droši vien piekritīsiet, ka komunikācija, piemēram, ar 16-gadīgu jaunieti varētu atšķirties no komunikācijas ar pieaugušu 2 bērnu māmu vai arī komunikācija ar senioriem, kas viņus vispār interesē, jo viņiem jau noteikti atšķiras interesi. Tāpēc, jo labāk jūs zinat savu mērķa auditoriju, jo piemērotāku saturu jūs varat veidot un jo labākas vietas, kur ar viņiem komunicēt, jūs varat izvēlēties. Un tāpat arī tad, kad jūs domāsiet par maksas reklāmām, tad jums arī būs svarīgi zināt, kurai auditorijai tad jūs šīs reklāmas vēlaties parādīt. Jūs varat izvēlēties cilvēkus pēc reģiona, cilvēkus pēc vecuma, pēc interesēm, bet jo vairāk jūs zinat par savu mērķa auditoriju, jo labāk jūs varat radīt saturu, kas tiešām cilvēkiem uzrunās, viņiem patiks, un tad, ja ir jautājums, kā tad zināt, kas ir man mērķa auditorija un kas viņiem patīk, droši vien, ja jūs jau mājas kafejnīcas dienā piedalāties vairākus gadus, tad jūs varat padomāt, kas tad bija tie cilvēki, kas atsaucās un atbrauca, kas bija tās lietas, ko viņi teica, ka viņiem patika, kas bija tas, ko viņi novērtēja visvairāk. Un tad, veidojot šos te ierakstus, jūs varat ņemt par pamatu šīs lietas, kas jūsu klientiem patīk, un sāk komunicēt tieši no tās šķautnes. Piemēram, jūs būtu novērojuši, ka jūsu apmeklētājiem ļoti patīk klusums un miers, kas pie jums ir. Putniņi čivina un ir tāda patīkama atmosfēra. Tad, veidojot ierakstus, jūs tieši mēģināt uzbūt šo te sajūtu un pastāstīt aizvien vairāk cilvēkiem, ka šeit pie jums to var izbaudīt. Un, ja jums stiprās puses ir tāds, ka pie jums var rotaļāties bērni, vai varbūt, ka jūs uzņemat, piemēram, ar mājdzīvniekiem, tad tas atkal ir tas, ko jūs varat nodot savai mērķa auditorijai. Savukārt, ja tās galīgi nav tās lietas, par ko ir jūsu mājas kafejnīca, tad mēģiniet parādīt tās lietas, par ko tā ir un kas varētu patikt jūsu apmeklētājiem. Un tāda no vienas puses izaicinoša lieta ir, ka mūsdienās sociālos mēdījos veidojot saturu, ir jāstrādā burtiski kā tādiem izklaidētājiem vai izglītotājiem vai tādiem kā ballīšu organizatoriem un mazāk kā tradicionālās reklāmas autoriem.
Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēki, ja kādreiz, kad sociālajā mēdī tikko sākās, mēs varējām ielikt ierakstu, būs pasākums, nāciet forši, tas tur notiks, un cilvēki varbūt pat ir labi atsaucās, tad šobrīd mūsdienās līdz ar lielo lietotāju skaitu ir jārēķinās, ka tie ir ne tikai mūsu klienti, kas ir tas lielais skaits, kas pārpludina sociālos mēdījus, bet tie ir arī citi pasākumu organizatori, un cilvēkiem nereti ir jāizdara izvēle. Ko es šovakar darīšu? Es būšu koncertā, es būšu mājas kafejnīcu dienā, vai es būšu, piemēram, kādos novada svētkos. Un uzvar parasti tas, kurš var pievērst uzmanību caur sociālajiem mēdījiem ar to, ka tieši tā vieta pie viņa būs visinteresantākā un vislabākā šim cilvēkam. Līdz ar to savā ziņā ar to arī saistās tas lielais izaicinājums darbam sociālos mēdījos, ka mums nemitīgi ir jādomā, kā radīt interesantu saturu, jo cilvēki jau daudz ko ir redzējuši, daudz ko ir dzirdējuši, un viņu laiku joslas ir ļoti, ļoti piepildīts. Pirms mēs ķeramies klāt tam, ko tad publicēt un kā plānot, kā pirms katra pasākuma, piemēram, mēs mājās uzņemam viesus, vai jūs uzņemsiet savā mājas kafejnīcu dienā viesus, jūs veicat kaut kādas sagatavošanās darbus, jūs uzkopjat telpas, izdekorējat, sagādājat visu nepieciešamo, tāpat arī ar sociālajiem mēdījiem. Pirms jūs sākat komunicēt aktīvi, ieguldīt laiku un enerģiju tajā, ir jāveic vairāk sagatavošanās darbi, ar kuriem es parasti iesaku sākt. Pirmais no tiem ir rūpēties, lai tavs sociālo mēdīju profils ir viegli atrodams un lai tajā ir iekļauts svarīgākā informācija profilā. Ko tas nozīmē? Es parādīšu piemēru. Mūsdienās mēs esam pieraduši, ka mēs izmantojam Google kā meklētāju, bet cilvēki tikpat ļoti ir pieraduši meklētāju izmantot arī sociālajos mēdījos. Gan Facebookā, gan Instagramā cilvēki ievada uzņēmumu nosaukumus, preču kategorijas, lokācijas, atrašanās vietas, lai atrastu kaut ko, kas viņus interesē. Un nereti gadās tā, ka cilvēki ir bijuši kādā foršā vietā vai kāds draugs viņiem ir kaut ko ieteicis, un nevar atcerēties nosaukumu. Un ja vien jūsu zīmols nav tik populārs kā Coca-Cola, piemēram, tad var gadīties jauni izaicinājumi, ka cilvēki ar meklētāju jūs netik viegli atrod. Tāpēc es iesaku pamēģināt meklētājā ierakstīt ne tikai savas mājas kafejnīcas, savas saimniecības, savu uzņēmumu nosaukumu, bet ierakstīt kādus atslēgvārdus, pēc kuriem cilvēki varētu jūs meklēt. Vai tā būtu atrašanās vieta, nodarbošanās veids, un paskatīties, vai jūs varat atrast. Es pati vakar pameklēju mājas kafejnīcu dienas Facebookā un apskatījos, ko es varu sameklēt. Iedomājieties, ka es šogad gribētu apmeklēt. Es saprotu, ka jūs vēl daudz neesat sākuši komunikāciju, bet es tev principu tāpat parādīšu. Ka es sākus domāt, ka es gribētu apmeklēt un nezinu konkrētu vietu, nezinu pilsētu, novadu, bet gribu paskatīties, kas tad vispār ir pieejams. Un tāpēc ierakstīju meklētājā mājas kafejnīcas dienas. Atradu Saldus novadā, kuras jau redzu, pirms es ieju profilā, kad ir parādīts, ka kafejnīcas dienas norisināsies 20. 21. jūlijā, kas man jau iedod tā kā skaidrību, kad tad es varētu tur organizēties un braukt. Kaut kur citur redzu arī Suitu mājas kafejnīcas dienas, arī tur ir pagājušā gada komunikācija, bet droši vien būtu vērts šogad pamainīt uz jaunajiem datumiem, lai cilvēki var ieplānot. Tad meklēju vēl. Atradu, ka Garšas Abavas lokos ir tādas mājas kafejnīca dienas. Tad redzu Lībiešu krastā arī datumi ir ielikti. Un mājas kafejnīca dienu galveno lapu arī atradu. Un tad, ja jūs sevi atrodat vai caur mājas kafejnīca dienu, vai caur savu nosaukumu, paskatieties, kas jums ir rakstīts aprakstā. Vai tur ir aktuālā informācija. Un ja nav, varbūt ir pienācis īstais laiks to atjaunot. Un tieši tāpat tas darbosies arī Instagramā. Arī Instagramā es ieliku mājas kafejnīcu, paskatīties, kas man atrodas. Mājas kafejnīca dienas galvenā lapa atrodas visur kā pirmā, tas ir ļoti labi, bet arī pārējie, protams, var šos te atslēgu vārdus saviem profiliem pievienot, lai jūs caur šo nosaukumu varētu atrast. Tomēr cilvēki meklē arī caur atrašanās vietām, un te es parādīju piemērus, piemēram, ko es Instagramā atrodu ierakstot Bauska,
ko es ierakstot Valmiera. Ja jūs esat kādā no šīm pilsētām, jūs gribētu, lai jums būtu izdevīgāk, ka jūs atrod kā vienus no pirmajiem un pamana. Tāpat kur Jelgavas piemērs, Kuldīgas piemērs, tradicionāli, protams, turisma un pašvaldību lapas parādās, bet var redzēt, ka ir arī uzņēmumi, kas savos nosaukumos iekļauj atrašanās vietu, kas palīdz atkal klientiem viņus vieglāk atrast. Kā tad darbojas šis meklētājs? Ja kāds gadījumā ir iedvesmots palabot savu profilu informāciju, tad šajā meklētājā strādā profilu nosaukums un profilu vārds. Profilu nosaukums ir tas, kā jūs atzīmē citi cilvēki, ja viņi veic ierakstus, un profilu vārds Instagramā ir tas, ko jūs pierakstāt profilā par jums. Es esmu novērojis, ka diezgan daudz izvēlas dublēt, piemēram, Vizitjakava, un viņu vārds arī Vizitjakava. Bet ir arī iespēja šo vārdu zonu izmantot, lai tur saliktu dažādas atslēgvārdus. Piemēram, Visit Ventspils ir izmantojusi informāciju angļu valodā pie vārda, jo es pieņemu, ka viņus laikam atrod ārzemju turisti šādā veidā. Bet te viens labs piemērs kādam uzņēmumam, es nezinu šo uzņēmumu, bet nejauši atradu, meklēju Vidzemi šajā te Instagram meklētājā un atradu šo te uzņēmumu, un viņu profilu nosaukumā ir tāds atslēgvārds kā Vidzeme, svinību vieta, ziedi, baloni, kādzes dekorēšana. Tātad, ievedot jebkuru no šiem atslēgu vārdiem meklētājā, es viņus varu atrast. Un tieši tāpat jūs varat palīdzēt citiem cilvēkiem atrast jūs profilu vārdam, pievienojot vairāk informācijas, kas būtu šie atslēgu vārdi, pēc kā jūs esat sapratuši, ka jūs cilvēki varētu meklēt un atrast. Tātad tās ir tādas pirmās lietas, ko jūs varat pielabot, lai jūs jau būtu vieglāk atrodami. Un lai cilvēki jūs meklējot arī sameklētu. Un tad, kad šis ir paveikts, tad, protams, ir svarīgi arī pievienot to informāciju, kas jums ir aktuāla. Iepriekš piemēros rādīju, ka bija jau minēti šie mājas kafejnīcu datumi, kas ir lieliski, jo tad cilvēki uzreiz saprot un var ieplānot. Pat, ja jums vēl nav gatavs koncepts, kas notiks, bet ja jums ir datums, es iesaku likt to iekšā savā profilā. Pastāstīšu vienu piemēru, kāpēc profila informācijai ir jābūt pilnīgai. Bija reiz man tāda pieredze, ka es sociālos mēdījos Instagramā padalījos, ka es Salaspilī biju kādā kafejnīcā, ēst pankūkas. Ļoti skaists man bildes bija, un kāda mana sekotāja iedvesmojās, lai tur aizbrauktu. Es biju ilgas brīvdienās, un viņa aizbrauca pirmdienā, un tad viņa ieliek ierakstu. Iekārojās tās pankūkas, aizbrauca, bet izrādās pirmdienu un otrdienu nestrādā. Un šajā gadījumā, kas notika, viņa profilā nekāds īpašs darba laiks nebija minēts, līdz ar ko cilvēkam neienāk nemaz prātā doma, ka kādu dienu viņi varētu būt slēgti, un viņi aizbrauc un ir slēgts, un otro reizi iespējams vairāk nekad arī neaizbrauks. Tāpēc, zinot, ka jums māju kafejnīcas dienās ir īpašs laiks, kad jūs būsiet atvērti, un ir kādi īpaši nosacījumi, kā cilvēki pie jums var ierasties, tad es ieteiktu par tiem informēt arī savā profilā. Labi, šeit ir kafejnīca, piemēram, viņiem tur ir daudz dienas dažādi darba laiki. Tas var būt tik sīki detalizēti nebūtu jums aktuāls, bet noteikti jums būtu svarīgi piezīmēt, ka ierašanās ar iepriekšējo pieteikšanos. Kaut kādas šādas svarīgas lietas, lai cilvēki ienākot nepārprotami saprot, ka viņi nevar vienkārši iekāpt mašīnā un ierasties, un tad pārsteigt jūs negaidīt, ka jūs jau esat informējuši, ka lūk, te piesakamies lūk šajā datumā. Tāpat profilu ļoti veiksmīgi var izmantot cilvēkus aicinot kaut ko darīt. Piemēram, populāra lieta, ko dažādi turismu profili aicina, ir atzīmēt, lai cilvēki atzīmē savos ierakstos. Piemēram, ja tu esi bijis pie mums ciemos māju kafejnīcas dienā, atzīmē mūs. Un es te ar nolūku esmu ielikus divus piemērus. Viens piemērs ir, kur Jūrmala aicina pievienot hashtagu, tas ir to režģīti ar Visit Jūrmala. Un otrā variantā Liepāja aicina atzīmēt. Es vienmēr ieteiktu izvēlēties otro variantu, jo tad, ja cilvēki jūs atzīmēs, jums atnāks paziņojums, un jūs redzēsiet, ka viņi jūs atzīmēja, jūs varēsiet paskatīties, kā viņiem patika, kā viņiem veicās pie jums, un varēsiet tālāk padalīties. Savukārt, ja viņi izmantos hashtagu, piemēram, kādā ierakstā, vai varbūt storijā, kas ir tas īstais stāstiņš, kas parādās 24 stundām, jūs to ļoti viegli varat palaist garām. Tātad, ja jūs gadījumā aicināt cilvēkus, tad aiciniet labāk atzīmēt.
Pastīšos, redzu, ka jūs kaut ko rakstat Instagram story, nevar atzīmēt mājas kafēnītes. Jā, tur vajadzētu paskatīties, kāpēc tā, un noteikti to būtu vērts salabot. Jo, ja cilvēki var atzīmēt, tad jūs varat redzēt, kā viņiem veicas, un jūs, protams, varat ar to dalīties tālāk, kas jums būtu patiešām vērtīgi. Droši vien, ja ir tāda situācija, ka nevar atzīmēt, tad jāiet skatīties iestatījumos, kas tad varētu būt par vainu. Tāpat, kur arī labs piemērs, līdzīgi kā jums ir kaut kāda konkrēta pasākuma, tā piemēram arī mūziķiem, viņi arī savus profilus izmanto kādu nosaka datumu, liek saitē vietu, kur iegādāties biļetes, un tas ir tas, ko arī jūs varat darīt saistībā ar māju kafēnītes dienām. Un tas, kas ir interesanti, ja mēs Facebookā ierakstos varam likt saites, jeb linkus uz mājas lapām, tad Instagramā izaicinājums ir tāds, ka pie ierakstiem linkus likt nevaram. Taču ir viens risinājums, mēs varam izmantot tagad vairākas saites Instagram profilā. Ko tas nozīmē? Kad atverot katru profilu, ir apraksts un apakšā ir iespēja pievienot savu saiti. Kādreiz mēs varējām pielikt 1, tagad mēs varam pielikt 5. Un kāds no tā labums pastāstīšu? Pirmām kārtām jau tas, ka ierakstos jūs nevarēsiet ielikt to linku, bet jūs varat ierakstā rakstīt saite uz šo te ir mūsu profilā. Cilvēki aiziet uz profilu, apskatās un var uzspiest tālāk un aiziet uz mājaslapu. Un ļoti labs piemērs, tas gan nav jauns, tas no pagājušā gada, ir Rīgas Stradiņu universitātei, kur ir ielikuši savu galveno lapu, kur var uzzināt visu informāciju un atsevišķi izdalījuši saiti uz vasaras uzņemšanu. Kā es to iedomājos jūsu gadījumā? Es pieņemu, ka ļoti daudz no jums paralēli mājas kafēnītes dienām, kas ir vienreizējs pasākums, nodarbojas ar kaut ko citu. Un, lai nepaliktu novārtā tas, kas jums vēl ir svarīgs un aktuāls, ko jūs gribat, lai cilvēki ierauga, jūs varat izmantot šīs vairākas saites. Jūs varat, piemēram, ielikt saiti ar jūsu galveno ikdienas nodarbošanos, un tad apakšā vēl vienu saiti, kur pielikt pieteikšanos mājas kafēnītes dienām, ēdienu kartu vai kas no jums ir aktuāli. Tieši tāds pats piemērs ādažu čipšiem. Viena lapa ved uz viņu uzņēmumu lapu, kur pastāst, kas viņi ir. Pavisam cita saite ved uz veikalu, kur var iepirkties. Tā kā arī, ja jums ir kāds veikals vai vairākas vietnes, ko jūs gribat izcelt, tad Instagramā līdz pat 5 varat pievienot. Jā, te ir jautājums, vai vārda maiņai ir ierobežots skaits. Jā, tad, kad jūs mainīsiet vārdu, Instagrams parādīs, ja es nekļūdos 2 reizes 14 dienu laikā. Bet pirms jūs labosiet, ka jūs iesiet labot, tur augšā rādās, esiet uzmanīgi, jo nevarēsiet labot vairāk kā, manuprāt, 2 reizes 14 dienu laikā. Tā tas ir jāņem vērā. Nu, un, protams, ja jūs pievienojat saites, aicināt cilvēkus savu mājaslapu, lūdzu pārliecinieties, ka arī mājaslapā informācija ir jauna, ka tur nav vecas ziņas un ka tur cilvēki atradīs patiešām visu aktuālo informāciju. Jo reizēm veicot šo mājas darbiņu, sakārtojot sociālos mēdījus, mēdz kaut kur piemirsties, aktualizēt kaut ko mājaslapā, bet to noteikti arī vajadzētu izdarīt. Un tad, protams, kad es pieņemu, ka liela daļa no jums to jau ir izdarījuši, bet to es vienmēr arī iekļauju, ir jāatcerās, ka sociālo mediju profils tā ir tā kā tāda mūsu vizītkarte, ka mēs ar cilvēku iepazīstamies, pirmais, ko mēs pamanām, ir kā viņi izskatās. Un arī sociālos medijos cilvēki pamana, kā tad mēs izskatāmies. Tas, ko viņi pirmo ierauga, ir profila bilde, un tā informācija, un tad tālāk skatās, kāda ir šie ieraksti. Līdz ar ko ir ļoti vērts padomāt arī, lai profila bilde ir piemērota. Protams, ka uzņēmumiem ir vieglāk, viņi izvēlas uzņēmumiem, pašvaldībām, visiem, kam ir logo, viņi, protams, skaidra lieta, ievieto savus logo. Esmu bieži, tieši apmācībā dzirdējuši, cilvēki saka, bet ko mums darīt? Mums nav logo, mums nav tāda konkrēta, ko ielikt. Tad es iesaku domāt kaut kā savādāk, kā to varētu risināt. Piemēram, ja tās ir māju kafēnītes dienas, un jūs reklamējat šo pasākumu, varbūt jums ir kāda forša saimniece, kas ir visaktīvākā, visforšākā, kas uzņems viesus. Jūs varat izmantot viņas bildi, vēlams, smaidīgi, priecīgi. Tas, ko arī bieži dara, lai izceltos, ir bildēm noņem un pievieno krāsainus fonus. Ja nav viena galvenā cilvēka, padomājiet par kaut kādu, varbūt jūsu mājas, jūsu saimniecības ēka, kaut kas tāds īpašs, kas cilvēkiem asociēsies ar jūsu vietu. Tikai atceramies, ka bildītes ļoti maziņas,
īpaši Instagramā, un tādas ainavas lielas būs grūti saprast, tāpēc jāpadomā par kaut ko, kas būtu labi sāredzams, lai jūs vieglāk pamanītu atpazīt. Vēl viena lieta, ko es redzēju, ka daudz no jums jau dara, bet noteikti ir vēl, kas to varētu izdarīt, ir izcelt saturu. Ko tas nozīmē? Tad, kad ienāk Facebook lapā, jūs, piemēram, esat pievienojuši pasākumu mājas kafejnīcas dienas, kas norisināsies, bet esat jau nopublicējuši vēl 5 vai 6 ziņas, un skaidrs, ka cilvēkam ienākot, tā nav pirmā lieta, ko viņš pamana. Un, ja bieži vien cilvēki ir ļoti slinki, viņi neies tur rulēt visu to mēnesi garo ziņu lentu, viņi vienkārši var nepamanīt. Tāpēc Facebookam, tā arī Instagramam ir iespēja izcelt saturu. Tas nozīmē, ka jūs kādu ierakstu, kas jums ir aktuāls, vai tas ir pasākums, vai tas ir kāds video par jūsu mājas kafejnīcu. Piemēram, tas varētu būt atskats no pagājušā gada mājas kafejnīcas dienas. Jebkas interesants, kas radīs priekšstatu par jums, ir iespējams to izcelt. Izcelt var vairākus ierakstus, un es te pavisam esmu parādījis, kā to darīt. Jūs izvēlaties savā profilā kādu no ierakstiem, uzspiežat uz tām 3 punktiņiem un izvēlaties pin post. Līdz ko jūs izvēlaties pin post, tas ieraksts aiziet lapas augšā un ir redzams kā pirmais un kā izcelts saturs, kur ir piemērs no mājas kafejnīcas dienām Saldus novadā. Tieši tā viņi arī ir izdarījuši, un tas izstāsta šādi. Mēs ieejam mājas kafejnīcas dienas Saldus novadā, un izceltais saturs ir šis gaidāmais pasākums, ka būs mājas kafejnīcas dienas. Tas nozīmē, ka cilvēki nevar to palaist garām, un viņi var ieiet un pieteikties pasākumam vai uzaicināt kādus draugus. Tad es pamanīju, ka arī Latgale Travel ir izveidojis, piemēram, 3 pasākumus, bet jau ļoti daudz ieraksti ir bijuši pēc tam, un var palaist garām. Tad es arī ieteiktu visus šos 3 pasākumus izvēlēties pin post, lai jūs profilā cilvēki ienākot, piemēram, pamana, kad, lūk, varbūt ne gluži tagad, varbūt, ka tuvosies tuvāk, tad jums arī ir iespēja. Turklāt visus 3 var arī izcelt, parādot, ka jums notiks vairāki pasākumi. Tieši to pašu var darīt arī Instagramā. Ir 3 ieraksti, kurus jūs varat uzcelt pašā augšā, lai cilvēki viņus redz. Te ir piemērs no Exit Rīga, kur ir izcelti vairāki ieraksti, kas ir jaunā turisma mobilā lietotne un viņu reklāmas video par Exit Rīgu. Un arī te pamācību, kā to izdarīt. Izvēlamies ierakstu, kas mums interesē, uzspiežam uz šīm iespējām un atzīmējam pin to your profile, kas uzreiz paceļ šo ierakstu pašā augšā. Un vienalga, kad viņš ir veidots kaut vai pirms gada, pirms mēneša, jūs varat to izcelt. Un tad, esam izgājuši cauri ātriem soļiem tai sadaļai, kas manā uztverē ir svarīga plānošana. Es zinu, ka jums paliks šis video un šī prezentācija noteikti pēc tam varēsiet vēl ieskatīties, un varbūt būs vēl iespēja jums, kā saka, uzfrišināt šos sociālo mediju profilus pirms visi pasākumi ir sākušies. Tad, kad tas ir izdarīts, tad ir pienācis lielisks laiks plānot komunikāciju. Un es vienmēr iesaku plānot darbā ar saviem klientiem, dažādiem uzņēmumiem. Mēs vienmēr plānojam. Un ne tikai, ja es paņemšu piemēru no uzņēmumiem, tad parasti tas ir mēnesis uz priekšu, ikdienas komunikācijā, ka mēs jau zinām, ko mēs ieliksim. Mēs jau sagatavojam visus foto, visus video tekstus, saskaņojam un publicējam. Ja par pasākumiem mēs arī esam veikuši pasākumu komunikācijas plānošanu Ķekavas novadsvētkiem vairākus gadus. Šogad būsim Saldus novada dienās, un arī jau esam sākuši plānot, kā tad mēs jau saulēcīgi par kurām tēmām runāsim un kad mēs to darīsim. Un plānošanai var izmantot dažādas aplikācijas, bet bieži vien tās ir izmaksas ziņā dārgākas, jo par tām ir jāmaksā, laikietilpīgākas. Tāpēc tas, ko es ierosinu, nesarežģīt savu dzīvi, Google dokumenti, ar kuriem jūs varat dalīties. Pavisam vienkārši uztaisīt tabulu ar tēmām, idejām, saplānot publicēšanas datumus un saplānot, kāda veida ierakstus jūs varētu veikt. Es vienmēr iesaku komunikāciju iedalīt par pasākumiem 3 daļās, no kuras bieži vien esmu pamanījis, ka mēdz gadīties tā, ka visaktīvākā ir pirms pasākuma, ka tiešām mēs gribam, lai cilvēki atnāk. Pasākuma laikā mēdz būt tā gurdani, ka varbūt aizmirstās, es zinu, ka ir daudz darba un tad neieliekas kaut kas.
Un pēc pasākuma ir, protams, kas lieka dažādas atskats, bet citreiz tā, ka tu esi redzējis, ka ir reklamēts pasākums, un pat īsti nezinu, kāds tad viņš bija, jo pēc pasākuma komunikācija iztrūkst. Tāpēc es vienmēr iesaku komunicēt visos 3 etapos. Tad pirms pasākuma, tas sākuma posms, kad komunicēt, es teiktu, vienmēr ir, ka tu zini datumu, pat ja tu nezini, kas vēl pilnībā notiks, bet tu jau zini datumu, ieliec šo ziņu salabo profilā, ieliec kādu ierakstu, kad lūk šajos datumos rezervējiet, pie mums kaut kas foršs būs. Un, ja cilvēki būs bijuši pie jums iepriekšējos gados, viņi jau zina, cik jauki pie jums ir, cik ļoti viņiem tur patīk, un viņi jau varbūt ieplāno šo pasākumu, nemaz nezinot visas pārējās detaļas. Bet, protams, ja jūs esat uzstākuši kaut ko jaunu, tad iespējams tas nebūs tas pirmais mehānisms, kas to palaidīs, bet tāpat ir vērts jau uzsākt pirms pasākuma laicīgi par to runāt. Un līdz ko jums ir jaunas detaļas, jūs tās pievienojat, pastāstat, nezinu, ēdienu karti, parādat kādas bildes, parādat video varbūt no iepriekšējiem gadiem, no šī brīža. Tā pie jums izskatās un kas tur notiks. Tas, ko es esmu diezgan bieži saskārusies, ir, ka cilvēki saka, ka tas ir sarežģīti, jo mums taču šobrīd vēl nekas, ja runa ir par pasākumu, mums šobrīd nekas vēl nav gatavs, ko man tur filmēt, ko man rādīt. Tad es vienmēr aicinu, ka var rādīt to, kas ir noticis iepriekšējos gados, jo būtībā pat, ja šogad būs savādāk, bet ja cilvēki ir tie paši, ja saimnieki ir tie paši, jūs varat dalīties ar to, kas ir noticis iepriekš. Un, kā es redzu arī Latgale Travel, aizvien, piemēram, izmanto pagājušā gada video, lai reklamētu šīs māju kafejnīcu dienas, lai atgādinātu par šiem pasākumiem un par šiem lieliskajiem saimniekiem, kas pie sevis uzņems. Un to droši var darīt. Un nav vajadzīgs obligāti tieši šodien iznākt ar kameru kaut ko pilnīgi jaunu, kaut ko jaunu nofilmēt. Tas, protams, nenozīmē, ka to nevajag darīt, bet viens no komunikācijas veidiem ir izmantot to, kas jums jau ir. Un pirms pasākuma tātad stāstīt, rādīt. Tālāk, kad jūs iet nākamajā etapā un pasākums notiek, tad arī ir ļoti svētīgi, īpaši jūs piedalīsieties arī nākamajos gados vai rīkosiet vēl kāds pasākums. Arī pasākumu laikā parādīt, jā, pie mums viss notiek, šo pasākumu mēs uzorganizējam, cilvēki atnāca, pat ja viss ir bijis piepildīts un jums pat vairs nevienu jaunu klientu nevajag, vienalga parādīt, kā pie jums, kāda ir tā atmosfēra un kas notiek. Un es zinu, ka bieži vien ir grūti pašiem to izdarīt, jo es varu iedomāties tikai, cik daudz rūpes ir mājas kafejnīcas dienā, kad uzņemat viesus, un ir arī savs satraukums un viss šis te darbošanās. Tāpēc, kā es jau iepriekš pieminēju, jūs varat aicināt, lai jūs viesi publicē un liek ierakstus un atzīmē jūs, un vēlāk diena beigsies, un jūs varat šos ierakstiem padalīties un parādīt, kā tad bija. Visi ir palūk kādu no malas, lai uzņem fotogrāfijas, lai tad ir redzams, kā pie jums notiek. Un pēc pasākuma ir tieši tikpat būtiski, kad viss ir noslēdzies, viss ir beidzies. Nepalikt, ka jums komunikācija apraujas pie tā, kad mēs plānojam pasākumu un tālāk nekas, bet ielikt tās bildes, ielikt tās atziņas, padalīties ar to, kā jums gāja, pateikt paldies tiem cilvēkiem, kas ieradās un varbūt padot viņiem ziņu, ka tiekamies atkal nākamgad, lai viņi zina, ka ar to jau nekas nav beidzies. Un jā, tā es skatos sarakstē vēl aizvien par to atzīmēšanu, es ceru, ka izdosies atrisināt. Bet turpinot par komunikāciju sociālos mēdījos. Kāpēc tā komunikācijas plānošana ir vēl svarīga? Tas palīdz izvēlēties arī kādu konkrētu dienu saturu radīšanai. Piemēram, jūs saliekat šo plāniņu, paskatāties, kur man tur ir pagājušā gada baigi foršās bildes, tad man ir tagad jau ēdienu kārta, tad man tas un salikt loģiski, kā jūs to līdz pasākumam varat publicēt. Tad, ja jūs jūtat, ka jums kaut kas pietrūkst, jūs varat ieplānot kādu fotografēšanas, filmēšanas dienu, padomāt, varbūt jūs varat nofilmēt, ka saimniece stāsta par to, ka viņa aicinās pie sevis apmeklētājus. Jūs to visu lielo bildi vislabāk varēsiet redzēt, ja jums ir plāns. Un tad, kad jums šis plāns ir, tad jūs varat radīt pretī tos materiālus, ko jūs publicēsiet, varat izvēlēties jau iepriekš radītos, un tad attiecīgajā laikā tos publicēt vai uzticēt kādam citam, kas nebūs tik aizņemts ar pasākumu organizēšanu, lai viņš to izdara. Un jā, tiem, kuri piesaista arī no malas profesionāļus, piemēram, fotogrāfus vai vienkārši kādu, kas atnāk palīgā uzfilmēt vai nofotografēt kaut ko ierakstiem,
tad, protams, būs vieglāk darboties, ja ir plāns, jo vienā reizē jums atnāks, piemēram, fotogrāfs vai atnāks kāds izpalīdzīgs kaimiņš ar telefonu, kameru, un jūs vienā reizē, nezinu, sagatavosieties, varbūt kādam nepieciešams sapucēties, pārģērties, to vienā reizē izdarīsiet, un jums jau būs video vai bildes, ko publicēt. Kā piemērs, piemēram, mēs esam radījuši komunikāciju uz sociālajiem mēdījiem Ķekavas novadam, tad mēs, piemēram, tikāmies ar kultūras cilvēku vairākas nedēļas pirms tam un nofilmējām video svētku laikam, kas tika publicēts katru dienu svētku laikā par to, kurš cilvēks stāsta, kas svētkos notiks. Tas nozīmē, ka pa vidu svētkiem nevienam vairs nebija jāfilmējas, visi video bija gatavi, un pat bija nofilmēts arī video, kurā beigās šīs cilvēks saka paldies visiem, kas piedalījās. Un arī pēc svētkiem nogurušam nebija nekas jāfilmē, video bija gatavs, beigās tika ielikts. Nu, tas tāds no manas praktiskās pieredzes, ko es iesaku darīt, lai tā kā to komunikācijas plānošanu un veidošanu satura atvieglotu. Tad, lai šī satura veidošana jums būtu vieglāka, pastāstīšu arī par noderīgiem rīkiem, ko izmantoju pati vai ko izmanto mani kolēģi darbā ar sociālajiem mēdījiem. Video gatavošanai CapCut varat apskatīt, tas ir labs veids, kā sagriezt vairākus video salikt kopā. Tāpat diezgan daudz izmanto arī VN aplikāciju, kur ir līdzīgas funkcijas. Man labāk patīk CapCut. Man liekas, ka intuitīvi vieglāk lietojams. Tāpat labs rīks ir Lightroom, tas ir bilžu apstrādē, lai uzlabotu bildes. Un Canva, tas ir mūsdienu sociālo mēdīju milzīgs palīgs. Ja jūs vēl neesat mēģinājuši, jums nav, es sev iesaku, jo ar Canvu var atvieglot ļoti daudz savu ikdienas dzīvi. Kad atvers Canvu, tad jūs redzētu, ka tur ir sagatavas. Un Canva jums jautā, gluži kā dizainerim, ko tu šodien vēlies uzdizainēt. Un tad tu vari izvēlēties Instagram ierakstu, Facebook ierakstu, plakātu, ielūgumu. Pilnīgi jebko, ko tu vari iedomāties, tu vari radīt Canvā. Tur ir jau pieejamas sagatavas, tās var pielāgot, pielikt savas bildes. Canvā ir pieejama gan maksas, gan bezmaksas versija. Man ir maksas versija, tad tur ir diezgan daudz to iespēju. Kad ir bezmaksas iespēja, tad kaut kādi limiti ir, bet esmu dzirdējis no cilvēkiem, varbūt kāds vēl var pakomentēt, ka arī ar bezmaksas iespēju pietiekami daudz ko var izdarīt. Viena lieta, kas ir jāatceras veidojot dizainus Canvā, ir tā, ka bieži vien šie dizaini dalās pa kategorijām. Turisms, ceļošana, aktīvā atpūta, ēdināšana. Un var gadīties, ka jūs neesat vienīgie, kas izvēlas šo te sagatavi savā attiecīgajā nozarē. Un tāds piemērs man nejauši gadījās pirms kāda laika, kad es pamanīju, ka gan Ķekavas novads, Exit Rīga, tie bija runājot par Ķekavas novadu, gan Advaita Adventures, kas ir pieņemu tūroprātori, gan arī Rover, kas ir vēl viens uzņēmums, kas runā par turismu, bija izvēlējušies vienu un to pašu sagatavi, un tad katrs kaut kādā veidā pielāgojuši. Bet tās ir tās lietas, kas var gadīties ņemot sagatavas. Te jums ir savas krāsas, savi šie te fonti, ko jūs izmantojat, tad, protams, ka jūsu bildes tur tiek liktas klāt, tad, protams, ka atkārtoties pilnīgā precīzi nebūs iespējams. Bet, ir jāatcerās, ka kaut kas ir jāpielabo, jo var sanākt ļoti, ļoti līdzīgi. Un tieši tāpat Canvā, rekur tad arī raksta, ka Canva ir lieliska, maksas versija ir iespaidīgāka, bet arī bezmaksas versija ir laba un noderīga, ja tikko sāk. Tā tad arī bezmaksas versijā ir iespējams. Katrā gadījumā es iesaku atvērt, paskatīties, papētīt iespējas, un ja būs sajūta, ka kaut kādi elementi nav pieejami, kas jums ir nepieciešami, tad maksas versija, manuprāt, nedaudz virs 10 eiro bija. Es ceru, ka es nekļūdos. Lūk, te piemērs, ka ir arī reel, video sagatavas un tā tālāk. Tad vēl viena noderīga aplikācija, ko es ieteiktu izmantot, ir, zinot to, kā lielākā daļa cilvēku visus video skatās bez skaņas. Manuprāt, bija tā, ka publiskās vietās tie ir kādi 80%, kas klausās bez skaņas.
bet mājās arī 60% cilvēku klausās bez skaņas. Nu, tas droši vien saistīts ar to, ka visiem ģimenē ir telefoni, un lai neradītu kaut kādu milzīgu troksni, visi izslēdz to skaņu un klausās bez skaņas. Tajā mirklī cilvēki var nezināt, par ko tad jūsu video ir. Tāpēc ir tāda lieliska lieta, kā izmantot titrus. Kādreiz titru pievienošana bija vaiprātīgas galvas sāpes, tad cilvēkam, kas to dara. Bet tagad mākslīgais intelekts mums ir nācis talkā un ir dažādas aplikācijas. Es pat izvēlos šo te Captions, bet ir arī citas. Captions man ir maksas versijā, bet es zinu, ka ir arī citas, ir vērts papētīt, kuras pievienot titrus automātiski ģenerētas. Nu, kāds notiek, jūs ielādējat video, jūs izvēlaties, ka jūs gribat titrus, un noformējumu arī varat izvēlēties. Un mākslīgais intelekts nolasa arī latviešu valodā šobrīd, ko jūs sakat, un pievienot titrus. Jā, gadās kļūdas, bet es teikšu tā, jo skaidrāka dikcija, jo mazāk kļūdu. Un jāatcerās, ka būs tie video, kurus jūs vēlaties ar titriem izmantot, kuru vēlaties pievienot, mēģiniet runāt skaidri. Man ir tendence ātri runāt, un Captions domā, ka es runāju visu vienā teikumā. Visu, ko es norunāju vienā minūtē, viņam nav nevienas pieturzījums, viņš domā, ka es ļoti gari stāstu pilnīgi vienu teikumu. Līdz ar ko nāks kaut kāds detaļas pielabot, bet visādi citādi fantastiski iespēja ātri pievienot titrus saviem video un sociālos medijos. Tas lieliski, protams, jums noderēt. Un arī tos vizuālo izskatu varat pielāgot. Vēl, ja trūkst ideju, protams, var izmantot arī mākslīgo intelektu. Neieteiktu paļauties pilnībā, tā, ka paprasīt viņam uzrakstīt tekstu un tādu arī publicēt, jo, jāatzīst, bieži var redzēt, ka kaut kas ir ģenerēts ar mākslīgo intelektu, bet idejas noteikti var paņemt. Es izmēģināju vakar pajautāt mākslīgajam intelektam uzrakstīt scenāriju 30 sekundžu video reklāmai, kurā plānots reklamēt mājas kafejnīcu dienu pasākumu, kad tiks atvērta šī kafejnīca. Un tad ChatGPT man ir pilnīgi jau sarakstījis pa sekundēm, kādi kadri, kādus tekstus varētu runāt aizkadrā. Tur bijis radošs, kad aizveras grāmatas vāks, un uz tā ir rakstīts mājas kafejnīca diena. Un tad, protams, visas šīs te idejas, bet plus mīnus es neteiktu, ka ļoti, ļoti slikti. Varbūt 1:1 noteikti šo nevarētu realizēt, bet idejas kaut kādas paņemt varētu. Un pat jau tas ir tik advancēti, ka finālā ir arī instrukcijas filmēšanai un montāžai, un kādam tad tam visam būtu jāizskatās. Un viena lieta, protams, ir teksti. Citreiz mākslīgais intelekts arī palīdz ar bildēm. Piemēram, man šāda vertikāla bilde. Es mākslīgajam intelektam teicu, ka es gribētu viņu parādīt pa visu prezentāciju. Viņš pārtaisa un izdomā fonu. Nav perfekti, ja ieskatās, nav viss perfekti, bet ideja izskats parāda to, cik tālu jau iet mākslīgais intelekts un cik daudz mēs varam izdarīt paši savās mājās. Un šit konkrēti ir Canva, arī ir tāda klāta aplikācija pieejama, kur tad ar mākslīgo intelektu var ģenerēt paplašinājumus bildēm. Kaut kur man vienā slaidā būs vēl pat daudz labāk un nemanām, es jums parādīšu. Un jā, par šiem rīkiem tātad es esmu izstāstījis, kurus es iesaku lietot, un tagad pats galvenais uz beigām, pats galvenais ir, ko tad īsti darīt un kā komunicēt, lai tad šie cilvēki pamanītu. Es ieteiktu izmantot dažādus satura publicēšanas veidus. Gan Facebook, gan Instagram mums piedāvā publicēt ļoti daudz dažādos veidos. Fotogrāfijas, video, iet live video, kas ir tiešraidēs, atzīmēt cilvēkus, parādīt savas sajūtas un visu, ko darīt. Es ieteiktu izmēģināt, eksperimentēt un skatīties, kas jūsu auditorijai patīk. Ja par bildēm Facebookā ir skaidrs, tad varbūt esat pamanījuši, Facebookā tagad ir 2 veidi video. Ierastie horizontālie video un vertikālie video, kas Reels saucās, kas ir ākuši no Instagram. Kā tad atšķirās? Horizontālie video var būt garāki, savukārt Reels video ir līdz 1 minūte un 30 sekundēm. Un viņi ir tādi domāti, lai tie tādi dinamiskāki, un kas ir interesants par Reels video, tos redz ne tikai jūsu profila sekotāji, bet arī pilnīgi sveši cilvēki. Tas nozīmē, ka neizmantojot maksas reklāmas, radot kaut kādu interesantu saturu, ir iespējams nonākt pie tiem cilvēkiem, kas par jums nezina,
un iespējams izvēlēsies apskatīt jūsu video un sekot jūsu lapai. Te piemēri no tiem video, ko es pieminēju Latgale Travel pagājušajā gadā mājas kafejnīcas dienās, tika ievietoti kā reels video, un redzams, ka rekur skatījums 11,000, 8,400. Otrs piemērs no Ķekavas novada svētkiem, kur mēs arī reels video filmējām. Arī vairāk tūkstoši skatījumi, kas ir daudz vairāk nekā šiem profiliem ir sekotāji. Ķekavas novadam pavisam noteikti zina, ka maksas reklāma netika izmantota, līdz ar to viņi tika dabiski sasniegti. Latgale Travel man šķiet arī neizmantoja maksas reklāmu, un tie video nokļuva apritē. Ja es gadījumā kļūdos, droši sakiet, bet tas princips ir tāds, ka labums šiem video ir, ka tie var iegūt šos papildus skatījumus. Nākamā lieta, ko es iesaku noteikti izmantot, ir Facebook pasākums. Kāpēc Facebook pasākuma ieraksts ir svarīgāks par vienkārši ierakstu, ka jums būs šis notikums? Tāpēc, ka jūs varat aicināt paši savus draugus, savus paziņas, iet šo pasākumu, ko viņi atzīmē arī. Tālāk viņi var aicināt savus draugus, tādā veidā palielinot cilvēku skaitu, kuriem tas ir interesanti. Un cilvēki var dalīties ar to tālāk, un vēl kas ir interesanti pasākumu sadaļā, ir tā diskusijas sadaļa, kur jūs varat visu laiku atjaunot un likt jaunu informāciju. Piemēram, pastāv iespēja, ka kādam cilvēkam absolūti neinteresē vispārējais, kas ir jūsu lapā. Un, teiksim, es gribētu aizbraukt uz mājas kafejnīcas dienu Vēnspilī, un es zinu skaidri, ka vairāk nekas par šo te Vēnspils mājas kafejnīcas lokāciju mani gada laikā nesaistīs, bet man interesē tikai šis pasākums. Protams, ka es atzīmēšu, ka es eju uz šo pasākumu daudz labprātīgāk nekā piesakuši tai lapai. Tāpēc noteikti iesaku veidot pasākumus, lai cilvēkiem būtu iespēja atzīmēties, ka viņi nāk, kad viņi atzīmē, ka viņi nāk, viņu draugi redz, ka viņi atzīmē, ka viņi nāk, un to ierauga aizvien jauni cilvēki, kuri uzzina par šo pasākumu. Tāpēc silti iesaku atveriet Facebookā savas lapas un pievienojiet šos te pasākumus, jeb events, ja jums ir angļu valodā, un lai pēc iespējas vairāk cilvēku var pieteikties, ka viņi nāks. Un jā, izmantojiet arī Facebook domu biedru grupas. Gandrīz vai katrā iedzīvotāju kopienā, es dzīvoju Baldonē, mums ir Baldonas novada iedzīvotāju fórums, piemēram, un tas, man liekas, ir katrā vietā. Tāpat ir dažādas ceļošanas grupiņas. Dalieties tur arī ar savu pasākumu, aiciniet arī cilvēkus apmeklēt, jo kas nereti notiek, mēs mēdzam būt kautrīgi, mēs domājam, ko es tagad tur likšu tajā iedzīvotāju grupiņā, tur cilvēki risina citas lietas, tagad tur meklē traktoru zemes līdzināšanai, kur es te pa vidu ar savu kafejnīcu. Bet patiesībā vajag mēģināt un vajag likt, tāpēc, ka cilvēkiem jau vietējiem, viņi varētu būt jūsu lielākie atbalstītāji, jo viņi turpat dzīvo, viņi turpat var aizbraukt. Tāpēc noteikti iesaku izmantot šīs domu biedru grupas. Protams, arī iesaku izmantot storijas, ja īsos stāstījumus publicēšanai, kas ir gan Facebookā, gan Instagramā, kad jūs ieliekat kādu bildi vai video, kas 24 stundas ir redzams jūsu sekotājiem. Tur jūs varat dalīties ar netik grandioziem jaunumiem un notikumiem, bet ar kādām ikdienas ainām, kā jūs gatavojaties, kā jūs plānojat jaunas receptes, kas vispār pie jums notiek, kas zied pie jums, kuri augi ir izdzīvojuši nakts salnas un tam līdzīgas lietas, kas parāda jūsu to sadzīvisko pusi, kas cilvēkiem arī ir interesanti. Facebookā nē, bet Instagramā varat šo storijas arī saglabāt uz ilgāku laiku. Un te ir ka jūs atverat jūsu profilu, pie apraksta jums ir tāds plusiņš apakšā, un tur jūs varat pievienot jaunu highlightu, viņš saucās, un tajā highlightā salikt jebkurus no jūsu jebkādu publicētajiem storijiem. Un varat tos atzīmēt, iedot tam nosaukumu, piemēram, es biju uztaisījis Latgali 2023 par maniem piedzīvojumiem Latgalē, un atzīmēju visus tos storijas, kas bija par Latgali, lai cilvēks nāk no profilā, var paskatīties, ko var redzēt Latgalē. Un es jau redzu, ka diezgan daudz šo izmanto. Visit Valmiera, piemēram, ir highlightu uztaisījuši apkopojumu, pavasaris, piedzīvo pasākumi. Kuldīga ir Ventas Rumba un Vecpilsēta. Tieši tāpat var pievienot arī novadi, var pievienot mājas kafejnīca dienas, lai parādītu, kādas tad aktualitātes. Varbūt gluži tas, kas jāstāsta, lai neieliekam pavisam vecus, pavisam tādus neaktuālus, bet, ja jūs ikdienā kaut ko publicējat, noteikti šādi varat apkopot highlightus.
Un noteikti arī Instagramā, tāpat kā Facebookā, iesaku publicēt arī šos te reel video. Tur tas princips tieši pats. Vertikāli līdz minūte 30 gara video, kurus tad arī redz ne tikai jūsu sekotāji, bet arī cilvēki, kas nav jūsu sekotāju lokā. Tāpēc iesaku izmēģināt, kas te galvenais būtu jāņem vērā, lai video ir dinamiski, interesanti, lai nav tāds, tur nederēs gari ievadi, jābūt visam tādam uzreiz jau redzamam pašam svarīgākajam, lai cilvēkiem būtu interesanti. Un tad kur vienkārši uzspiežot plusiņu savā profilā, izvēlamies nevis post, bet reel, un turpat uz vietas arī var rediģēt Instagramā video. Man tas neliekas pārāk ērts, vienmēr izmantoju CapCut, bet, ja ir iespēja sagriezt video, to var darīt arī Instagramā. Ja jūs esat, tad ļoti bieži man uzdod jautājums, kā tad labāk likt kādus populāros audio mūzikas vai oriģinālo skaņu, kur kāds runā. Atšķirība ir tāda, jūs varat, Instagramā un tāpat arī Facebook rīlos izmantot populāro mūziku. Ja jums ir uzņēmuma biznesa lapa, iespējams, jums šī mūzika nav pieejama, tāpēc, ka tas ir saistīts ar autortiesībām un gluži nav korekti, ka komercdarbībai nesaskaņot tiek izmantoti šie audio. Tāpēc es, protams, iesaku izmantot tādus audio, kas ir pieejami bez licencēm, vai ja jums ir kaut kādas atļaujas. Un teikšu, ka tagad tas laiks, ka obligāti jāieliek kāda populārā mūzika, ir jau drusku pagājis un ļoti labi strādā oriģinālais audio, ko es domāju, tās skaņas, kas patiešām ir video, īsta cilvēka balss ar titriem, piemēram, strādā vienkārši lieliski. Turklāt, ja jūs arī liksiet reklāmas, jums vienmēr tās tiks apstiprināts, jo tas ir jūsu audio. Savukārt ar šīm populārajām mūzikām bieži vien ir problēmas, tās nevar reklamēt maksas reklāmām, bet savukārt ar jūsu, un vēl tās kādreiz mēdz arī pazust šie audio ieraksti, un tad skaņa noņemās. Tāpēc, ja jūs stāstat par māju kafejnīcu dienām, izmantojiet jūsu personību, rādiet sevi pašus, pastāstiet, parādiet un runājiet, un nav obligāti pievienot kaut kādu populāro mūziku. Ja jūs gadījumā esat mazliet slinkāki uz to montēšanu video, tad Instagramā skatoties reel video sadaļā, tur, kur jūs skatāties citu cilvēku video, jūs redzēsiet laiku pa laikam kādas video, kas jums iepatīkas, kuri, piemēram, ir samontēti ļoti precīzi, ka mūzikas ritmā mainās tur bildes vai mainās kadri. Jūs varat uzspiest uz tādas uzrakstu use template. Tā būs pieejama tikai tad, ja video autors to ir montējis Instagram platformā, un jūs šīs pamatu varat sagatavot savu video ar tā cilvēka audio un ar tām pārējām, kas tur jau bija sagatavotas. Tas tāds mazais triks tiem, kuriem negribas vai nav laika un iedvesmas montēt pašiem, var iedvesmoties no citiem un izmantot viņu sagatavas tiem video, kam tas ir pieejams. Un, Instagramā jums ir kādreiz bija iespēja ielikt tikai vienu bildi, tagad mums vairs nav tā jāaprobežojas, un ja Facebooks vienmēr ir bijis dāsns, un mēs esam varējuši likt galerijas, tad arī Instagramā šobrīd 10 bildes vienā ierakstā, bet es jau tā klausos, ka būšot vēl vairāk, varbūt dažiem jau ir pieejams, man vēl nav pieejams, manam nevienam profilam, kad ļaušot Instagram mums likt vēl vairāk. Šobrīd 10. 10 bildes, protams, ir lieliski, jo ir noticis kāds pasākums ar vienu bildi, bieži vien ir daudz par maz. Ir daudz par maz, tāpēc ir svarīgi, ka var ielikt tos vismaz 10 un parādīt jūsu pasākuma daudzajādā ziņā, cik tas bija interesants un unikāls. Un tāpat Instagramā ierakstiem var pievienot arī audio. Es neesmu ļoti liels šī fans, bet dažkārt cilvēkiem ļoti trāpīgi sanāk pievienot kaut kādu video un tam pievienot mūziku un tad nodot šo te noskaņu. Es to baigi neaizraujos, bet, ja jūs kādreiz jūtat, ka gribas, tad kur esmu parādījis piemēru, kā ieraksta apakšā var izvēlēties arī kaut kādu audio, kas piedos īpašo noskaņu. Tāpat gan Facebookā, gan Instagramā jums ir iespēja taisīt live video, kurā jūs rādat tiešraides. Te gan, protams, ir jāpadomā, kas ir tā ziņa, ko jūs vēlaties pateikt. Jūs varat veidot šīs tiešraides vieni paši, varat uzaicināt vēl kādu, bet ir jāatcerās, ka šīs tiešraides tālāk saglabāsies, un tās skatīsies cilvēki vairāk nevis tiešraidē, bet pēc tam, un tāpēc vienmēr sāciet ar svarīgāko, lai nav tā, kā notiek bieži, cilvēki uzslēdz tiešraidi, un tad viņi saka,
Tā, vai jūs mani dzirdat? Es pati laikam šodien nepajautāju, vai jūs mani dzirdat, vai viss ir kārtībā, vai kaut kādas tādas tehniskas lietas apspriež. Tad labāk būtu variants sākt labdien. Šodien mēs runāsim par sociālo mediju mārketingu, un tagad es pārliecināšos, ka jūs mani tur dzirdat un tā tālāk, vai pievienošu kādu. Tas tāds ātrā ideja, ieteikums, ja veidojat tiešraides. Tiešraides ir labs veids, kā palielināt auditoriju, jūs taisat kopā ar kādu citu, piemēram, es nezinu, ja kāda novada lapa uztaisīt tiešraidi kopā ar kādu mājas kafēnīcu saimniecību un parunātos par to, kas šogad ir plānots. Tas noteikti ir vēl viens veids, kā piesaistīt papildus uzmanību. Un tiešraides jārekur, kā es te pieminēju, Instagramā vienkārši plusiņš un izvēlamies live. Facebookā arī bija iespēja izvēlēties tiešraidi. Publicēt ierakstu, atzīmējiet citus profilus, ko es jau iepriekš pieminēju, un iesaku to darīt gan šajos storijos, gan jebkuros ierakstos. Jūsu gadījumā es saprotu, ka jūs varat atzīmēt mājas kafēnīcu dienu, jūs varat atzīmēt novada turisma lapu, kur varētu padalīties tālāk, un es redzu, ka daudz to jau izmanto. Vēl viens lielisks veids, kā to darīt, ir atcerēties, ka cilvēki nevienmēr, īpaši viņi brauks tālu, viņi varbūt nebūs gatavi braukt tikai uz mājas kafēnīcu. Viņiem rodas jautājumi, ko vēl es varētu te padarīt. Un tad lieliska doma ir likt tādus ierakstus, kur jūs pastāstat par savu mājas kafēnīcu pasākumu, un pie reizes pieminat, varbūt, ko vēl tie cilvēki var ieraudzīt un atzīmēt, piemēram, kādas vietējās apskates vietas, kas varētu būt atkal kādam, mājas kafēnīca diena izstāsta lieliski, un pie reizes apskatīšu vēl vairākas vietas, tad jūs tā kā kaut kādā veidā varat aktivizēt to turismu plūsmu arī varbūt pie kādiem citiem vietējiem uzņēmējiem. Tāpat Instagrams dod mums iespēju veidot kopīgi ierakstu 2 profiliem, piemēram, pašvaldības lapa kopā ar pašvaldības turisma lapu kopā ar kādu mājas kafēnīcu dienas kopā ar kādu mājas kafēnīcu. Un tādas tos ierakstus savienoties var 2, 3 noteikti var, tagad es neatceros, vai var vairāk, bet vairāki profili to var darīt, vairāki piemēri. Es redzēju, ka bija arī mājas kafēnīcu dienām ar Latgala Travel, man šķiet, kopīgi ieraksti, un te ir neliela pamācība, kā to var izdarīt Instagramā, līdz ko esam nonākuši līdz mirklim, ka publicējam, tad uzaicinam to otru profilu, lai viņi ar mums kopā taisa ierakstu. Nav stresa, neviens nevar uztaisīt ar mums ierakstu kopīgu, kamēr mēs to neapstiprinam. Un kamēr, kad mēs kādu uzaicinām, viņam arī atnāk uzaicinājums, un tikai tad, kad viņi apstiprina, tad šis ieraksts rādās abos profilos. Abi profili redz visus cilvēkus, kas spiež like, redz komentārus un var tad sekot līdzi, kas tur notiek. Es iesaku arī ierakstiem saviem pievienot vienmēr lokācijas, atrašanās vietas, kur tad jūs atrodaties un kas tur notiek. Varbūt tas nav tik ļoti tikai sevis popularizēšanas dēļ, bet arī jūs varat būt daļa no tiem, kas veido savas apkaimes, savas pilsētas vai pat varbūt savas novada tēlu, publicējot sociālos medijos un atzīmējot ierakstu atrašanās vietu, lai vēlāk citi, kad viņi skatās, kas tad gan jūsu apkārtnē ir interesants, lai viņi redzētu. Piemēram, ierakstot Rēzekne, Instagramā es atradu gan apskates vietas, gan kādi tad ir laikapstākļi, kādas kafēnīcas. Tā tas izskatās profilā. Virs tā ieraksta parādās lokācija, ja cilvēki uzspiež uz to vietu, tad viņi redz arī visus citus, kas tajā vietā ir veikuši ierakstus. Piemēram, dziesmu svētku laikā Rīgā bija ļoti, ļoti aktīva komunikācija un cilvēki atzīmēja lokācijas storijos arī, tad uzspiežot uz to atrašanās vietu bija redzams, kas vispār Rīgā notiek, un tad varēja paskatīties, kur šajā laikā Rīgā ir tāds un tāds pasākums, un ko tad citi cilvēki ir salikuši. Un tas bija tas, ja jūs vietējā apkārtnē ir daudz dažādu notikumu, tad cilvēki var paskatīties, kas vēl notiek, un varbūt izvēlēties arī kaut ko apmeklēt. Tas var būt mazāk attieksies tieši uz mājas kafēnīcas dienu, ja tur iepriekš jāpiesakās, bet vispār kopumā rādīt savu novada tēlu un to, kas pie jums notiek, ir ļoti, man liekas, vērtīgi. Un tas, kāpēc es visu iesāku ar mērķa auditoriju, manuprāt, mērķa auditorija jūsu klienti ir pats visa centrs. Un veidojot saturu, veidojot visus šos pasākumus, jums ir jādomā par to, kas viņiem patīk. Jo, ja mēs skatāmies no sociālā mēdīja viedokļa,
auditorijas iesaiste ir ļoti svarīga. Gan storijos, gan komentāros, gan sarakstēs, gan viņu reakcijās uz to, ko jūs liekat. Jo, ja līdz ko sociālo mēdīju šīs te Instagrams vai Facebooks vai TikToks redz, ka cilvēks spiež sirsniņu, ka viņi komentē, ka viņi raksta ziņas, tas ir signāls, ka tas ir interesants saturs. Saņemot šo signālu, ka tas ir interesants saturs, tas tiek rādīts vēl vairāk cilvēkiem, palīdzot jums sasniegt vēl lielāku auditoriju. Tāpēc vienmēr ir jāatcerās, ka visa centrā ir jūsu auditorija un ka jūsu interesēs ir viņus iesaistīt, izteikt viedokli, atstāt komentārus, rakstīt ziņas. Ir dažādas, es te ieliku no storijiem, iespējas aptaujām, uzdot jautājumus, likt viņiem reaģēt, tas viss ir ļoti, ļoti vērtīgi. Un tad, kad mēs liekam ierakstus, es ieliku tādu piemēru, par ko ir vērts atcerēties, cilvēkiem, kā jau es sākumā minēju, patiks vairāk tāds dzīvāks, interesantāks saturs nekā reklāmas, vienkārši reklāmas plakāti. Un te ir 2 piemēri, Lats veikals par pasūtījumu veikšanu, par piegādi plakāts, un otrā pusē Rīmī, kur ir nofilmēts, kā reāli cilvēks ieiet veikalā, kā viņš tur jūtas, kā viņam tur sanāk, kā izskatās telpas. Nu, tas tāds vienkāršots piemērs, bet noteikti, ka tas strādās un piesaistīs un radīs emocijas vairāk. Tomēr ir jāatcerās, ka cilvēki uzņem informāciju dažādā veidā, un, protams, ka jūs nevarat visu savu, varbūt ēdienu karti izstāstīt, vai ka jūs nevarat varbūt visu parādīt kādos video, tad jums ir jāmiksē tie satura veidi. Te man bija piemērs no Ķekavas novada svētkiem, svētku programmā, kā plakāts sadalīts ierakstā, svētku programma katrai dienai, ko cilvēks izstāsta, un svētku aicinājums no domas priekšsēdētāja apmeklēt šo pasākumu. Tātad viens pasākums un vairāki veidi, kā par to komunicēt. To es noteikti arī iesaku. Tas, ka cilvēkiem patīk redzēt emocijas, neatceļ to, ka jums arī noteikti būs kaut kāda informācija, kuru labāk jūs varēsiet pasniegt tādā apkopotā rakstiskā veidā, kā piemēram ēdienkarti vai varbūt kāda pasākuma programma. Un jāatcerās arī pielāgot saturu dažādām platformām. Ar to ir domāts gan tas, kādu veidu jūs ierakstus liksiet, gan arī, protams, izmēri šiem attēliem. Labākais piemērs, ko man liekas, es redzēju, ir Baltics. Ja jūs pastaigāsiet pa viņu dažādām platformām, jūs redzēsiet, ka Instagramā viņiem būs iedvesmojošas bildes turismu galamērķiem, Facebookā būs diezgan daudz reklāmas, TikTokā stjuarti dejos. Nu, tas ir pilnīgi viens tas pats zīmols, bet katrā platformā absolūti pavisam savādāk, tāpēc, ka katrā platformā cilvēki ir ieraduši redzēt sava veida saturu. Nu, un tāpat arī viņi LinkedInā atkal jau angļu valodā, profesionālais vairāk saturs un cits veids, kā komunicēt par zīmolu. Vislabākais viņa piemērs likās līgo video, kur viena un tā pati filmēšanās reize, tikmēr Instagramā šis video parādījās tāds, TikTokāts parādījās, viņi reklamēja to, ka alus izlēmais ir pieejams lidojot, un TikTokā bija, vai jūs varat šādā augstumā servēt mums izlēmo alu, un tur teksts patur manu aliņu, tad savukārt Instagramā jau mazliet tāds bez jokiem un tāds pieklājīgāks, un tad Facebookā vispār jau stjuarte nav vairs ar vainadziņu, bet ir jau tāds dolīdāks. Nozīmē, ka viņi katrai platformai pielāgoja to saturu, kā tad cilvēki labāk varētu reaģēt katrā platformā. Un to arī runa ir par izmēriem. Mēs pielāgojam arī attēlu un video izmērus. Instagramā vairāk vertikālus izvēlamies, tāpēc, ka cilvēkiem tad pa visu ekrānu rādās šis te foto vai video, tikmēr Facebooks atkal paredz citus izmērus, bet aktuālos izmērus visus jūs online varat Googlē sameklēt, kas ir kurai platformai atbilstošāk. Un tas, ko jūs varat darīt, lai jūsu komunikācija visu laiku izstītos vienādā stilā, jūs varat padomāt par kaut kādām vadlīnijām, ko izmantojat tieši jūs, vai tas ir viens cilvēks, kas vienmēr runās un stāstīs lietas, vai tas ir kāds rakstības veids, vai kā jūsu plakāti izskatīsies, jo ir tāda labs līmenis, ko sasniegt, ir, ka jūs ieraugat kaut kādu reklāmu un jūs zinat, neredzot logo, kas ir autors. Nu, piemēram, paskatieties šo bildi, vai jūs zinat, par ko ir šī bilde. Nemaz neredzot logo. Es ticu, ka
lielākā daļa no jums uzreiz atpazīst, var arī čatā ierakstīt. Tādu līmeni sasniegt, protams, būtu tas vēlamais rezultāts, ka cilvēki jūs atpazīst. Vienkārši ieraugot jūsu bildi, vienkārši ieraugot jūsu ierakstu, tas ir Rimī, jā, un kā jūs pamanījāt, nekas jau tad cits nav kā tikai reklāma, bet viņi šo savu stilu ievēro pilnīgi visur, veikalā uz vietas, arī savos sociālos mēdījos, tāpēc jūs viņus atpazīstat. Tas pats arī par šo, varbūt uzreiz nāk prātā, kas ir šis tāds. Man liekas, šo arī parasti ir diezgan viegli atpazīt. Jā, arī pilnīgi pareizi, kas jau raksta, un arī neviena logo, pat nevienas lidmašīnas, bet jūs jau zinājāt, ka tas ir Baltics, tāpēc, ka viņi izmanto vienu un to pašu krāsas, savu to fontu, un mēs viņus varam atpazīt pat nemaz neredzot, un arī savos tīklos viņi izmanto šīs krāsas savās vides reklāmās, un tas ir tas, ko, protams, arī mēs, katrs zīmols varam mēģināt padomāt, lai uz vietas viss ir saskanīgs ar to, kas ir sociālās mēdījos, lai veidojas kaut kādas asociācijas. Varbūt tam nav obligāti jābūt šādiem dizaina reklāmām, tās var būt cilvēki, pats saimnieks, kur mēs varam redzēt gan online, gan mēs viņu satiekam dzīvē, un tad cilvēkam, protams, saslēdzās tās sajūtas. Un tas, ko mums ir svarīgi darīt sociālos mēdījos, ir nodot arī stāstus un sajūtas, kas ir ļoti veiksmīgi tagad izdarāms ar video palīdzību arī, jo nemitīgi pārdošana vairāk nestrādā. Kā jau es to pašā sākumā minēju, ja kādreiz tās reklāmas strādāja, tad tagad cilvēki vairāk grib emocijas, grib sajūtas, un to ir sapratuši arī lielie zīmoli. Un, ja mēs paskatāmies pasaules kontekstā, mēs atvērtu, piemēram, Adidas, kuri pārdod sporta apģērbu, un mēs atveram viņu Instagram, un mēs nekur neredzēsim vienkārši botus un šortus vai krekliņus. Visur stāsta, viņi stāsta caur atlētiem, caur viņu emocijām. Un pat aiziet tik tālu, ka ir tādi emocionāli video, kuros ir teikts par sportu, kur viņi aiziet tik tālu, kur viņi saka, lai skrietu, tev nevajag neko, vienkārši gribas spēku. Nu, tā tad jau tā kā caur emocijām, caur tādiem sajūtām. Un to, protams, var darīt arī mājas kafejnīcas dienās. Man ļoti patika pagājušā gada pieredze ar Latgale Travel, kur mums izdevās, man liekas, notiek ļoti foršas emocijas Latgalē. Pašus saimniekus, kuri pastāstīja, un tika autentiska iespēja, ka arī vienā no mājas kafejnīcām saimniece latgaliešu valodā runāja, un tas viss, protams, caur sociālajiem mēdījiem palīdz nodot tos sajūtas. Un tāds ātrā ideja mums radās, mēs nofilmējām, mana meita ļoti gribēja filmēties, viņa līdzi man uz Latgali, un viņa ļoti gribēja filmēties, un mēs nofilmējām video pilnīgi neplānoti, kā bērniem patīk Latgalē, un tad viņi bija tajās māju kafejnīcu dienu filmēšanās, un tad viņi stāstīja, ko viņi ēda, un kā viņai patika, un bija tāds ļoti patiesas foršas emocijas, ka viņa tos ēdienus tur nogaršoja. Un tiešām bija forši, to mēs ar kolēģiem safilmējām, un tas, man liekas, nodod vairāk sajūtu nekā tas tādi vienkārši reklāmistiski saukļi, kad brauciet un būs labi. Sajust to siltumu caur ekrānu, caur tiem video ir arī iespējams, jo es esmu redzējis, ka mājas kafejnīcās, cik es esmu redzējis ļoti fantastiski saimnieki, un es noteikti domāju, ka ir vērts rādīt sevi un stāstīt, un cilvēkiem tas tiešām būs interesanti. Un, protams, ir svarīgi, lai šis saturs ir kvalitatīvs, lai bildēm ir laba izšķirtspēja, lai video ir labi, jo mūsdienās tehnoloģijas iet uz priekšu, cilvēki kļūst aizvien prasīgāki, daudz pamana arī visādas kļūdiņas un aizrāda, tāpēc, protams, vairāk reizes pārlasīt, pārskatīt. Ļoti daudz, ko mēs varam izdarīt ar mūsu telefoniem. Tiešām lieliski mūsdienās ir šīs iespējas, bet noteikti, ja ir iespēja iesaistīt arī papildus spēkus, ja jūs plānojat komunikācijas plānu un jūtat, ka jums ir vairākas tēmas, ko jums var palīdzēt parādīt fotografi, videografi, tiešām dariet to, bet iepriekš jau padomājiet vai sazināties ar kādu uzņēmumu, viņi arī iedos idejas un varbūt sanāks realizēt kaut ko, kas jums bija plānots, varbūt radīsies kaut kas jauns, kā mūsu Latgale Travel gadījumā, ka aizbraucot ar bērniem radījās vēl jauns video, par kur mēs nebijām domājuši. Un dažkārt ar dronu kadriem var parādīt dabas skaistumu. Tas, starp citu, arī bilde bija mazāka, mākslīgais intelekts palielināja pa visu ekrānu. Un var radīt daudz un dažādus interesantus, uzmanību piesaistošus gan foto, gan video.
to noteikti arī var izmantot. Bieži man jautā par stock bildēm, par bildēm, kuras nopērkams un izmantojams, vai tādas var izmantot. Es teiktu, ka jā, viņas var izmantot, bet rūpējieties, lai visa jūsu komunikācija nesastāv no šīm te maksas pirktajām bildēm, vai arī bezmaksas. Ir arī bezmaksas stoki, Excel.com, piemēram, ļoti laba vietne, kur var atrast. Nolasīsies, ja būs nelatviska vide, nolasīsies, ja viss jūsu profils būs ar šādām bildēm, bet laiku pa laikam, izmantojot kādus elementus, izmantojot kādu attēlu, protams, var kosmiskas situācijas ar šo arī gadās. Maniem klientiem nav bijis, bet dzirdējis stāstus, ka uzņēmums ieliek, piemēram, apsveikumu, klasiskais tas ir apsveikumiem. Konkurenti ir izvēlējušies tieši to pašu bildi no stoka un abiem pilnīgi vienāds bildes aiziet. Un tad ir tāds, vajadzēja pašiem kaut ko nofotografēt. Tāpēc, jā, izmantot var, bet tā kā piesakot līdzi, lai tas nav viss saturs. Tāpat sadarboties var ar aktīvajiem satura veidotājiem. Tiem nav obligāti jābūt kaut kādiem Latvijas lielākiem influenceriem. Jūsu katra novadā, katra apkārtnē noteikti ir cilvēki, kas aktīvi publicē ierakstus, komunicē, kuri ir kaut kur atpazīstami vai kuri interesanti saturu veido. Varbūt jūs varat ar viņiem sadarboties, uzaicināt. Gribēju parādīt piemēru, mēs strādājam ar Exit Rīga un šobrīd uzsākām Exit Rīga vēstnešu kampaņu, kas ir Pierīgas reģiona vēstneši, vairāki 5 aktīvi cilvēki, kas publicē ierakstus sociālos mēdījos, kuri tika uz gadu uzrunāti, dalīties par to, kas interesants ir Pierīgā. Vietēji uzņēmēji viņiem ir piedāvājuši arī kaut kādas atpūtas, izklaides iespējas, un tad par to viņi arī dalās. Tā kampaņa ir uzsākusies nesen, bet tiešām tas veids, kā viņi pastāsta, ir atkal vēl jauns veids, kā varbūt pašvaldības to neizdarīt, kā varbūt neiedomātos pats uzņēmējs. Cilvēks ir svaigu skatu, atnāk un parāda, ko viņš tur redz. Vēl Exit Rīgai man patika, bija tāds Instatrips kādreiz, kas bija tāds ceļojums pa vietējo Pierīgas apkārtni, arī vairākiem satura veidotājiem, kurus arī piedalījos. Un tad mēs arī ķērām iespējas un dalījāmies, un man liekas, arī sanāca diezgan patiesi un interesanti. Varbūt jūsu apkārtnē arī ir cilvēki, kas var palīdzēt šīs te mājas kafejnīcas dienas popularizēt ar šo, piemēram, pirms pasākuma, izbraukāt vairākas vietas, kur notiks mājas kafejnīcas dienas un iepazīties ar saimniekiem. Jo es zinu, ka filmēties nav visiem viegli. Nav tā, ka cilvēki izņem telefonu un sāk viegli filmēties, bet satura veidotāji, ja viņi atnāk, uzdod jautājumus, top kaut kādu video, varbūt tas izdodas pat nepiespiestāk un vienkāršāk. Un, protams, vēl viena lieta, ko jūs varat darīt, ir veidot arī maksas kampaņas. Es pati nelieku reklāmas, man ir kolēģi, kas to dara. Aprunājos ar kolēģi, viņš teica, ka ieteiktu reklamēt tieši pasākumus. Tā kā šīs pasākumu lapas piesaistot cilvēkus tieši uz pasākumu. Tādas reklāmas parasti arī par klikšķi izmaksājot lētāk, viņš tā no pieredzes pakomentēja. Un tas, ko viņš ieteica, ir reklamēt ierakstus, tad izvēlēties trafika reklāmas, kas aicina vai uz mājaslapu, vai uz jūsu profilu. Mazāk izvēlēties tās, kas saucās engagement reklāmas, kad cilvēks spiež laikus vai komentē, bet vairāk, ka viņi nāk uz jūsu lapu un uzzina tā, ka vairāk. Jā, tas no mana kolēģa par reklāmām bija ieteikums. Un jā, vēl varat, es domāju, vēl par, jau pašā noslēgumā padalīšos ar vēl dažām idejām, ko vēl var darīt. Es domāju, kas vēl ir tāds interesants. Protams, neviens nav atcēlis arī dažādus plakātus, ko jūs varat izlikt tuvējā apkārtnē, bet, lai cilvēks piesaistītu arī no turienes, jūs sociālajiem mēdījiem varat izmantot QR kodus. Instagramā katram ierakstam ir savs QR kods, ka jūs uzspiedīsiet uz tām iespējām, tad redzēsiet, ka varat nolasīt to kodu. Ja izmantojat Canvu, jūs varat arī izveidot QR kodu jebkurai mājaslapai, jebkurai vietnei, sociālā mediju profilam, un kā tas izstās, parādīšu vieniem klientiem, tikko izmantojām, viņiem ir vasaras nometnes bērniem, un viņi printēja plakātus, tad arī mēs pievienojam QR kodu, kuru atveras mājaslapas sadaļa par nometni, un uzreiz ir iespēja cilvēkiem pieteikties nometnē. Tad jūsu gadījumā tas arī varētu būt tā, ka jums ir kāds plakāts vides, un jūs pievienojat QR kodu, kur, piemēram, ir iespēja apskatīt visas mājas kafejnīcas dienas novadā, kur ir iespēja uzreiz nonākt pieteikšanās formā. Tas tāds man ideja, kas ienāca prātā, ja gadījumā jūs izmantojat arī vides reklāmas. Noteiktas vietas, kad jau notiek pasākums, pievienojiet norādes par saviem sociālajiem mēdījiem un aiciniet cilvēkus filmēt, fotografēt, jo tad, kad viņi liks ierakstus, viņi jūs atzīmēs, jūs redzēsiet, jūs iegūsiet pozitīvas emocijas no tā, kā viņiem patika, plus tas tā kā popularizēs jūs,
dažādi veidi. Citi izvēlas pie sienas uzlikt kaut kādu rāmīti ar atgādinājumu, lūk, mūsu sociālajie mēdī, varbūt atkal QR kods ir pielikts, citi izliek kādas tāfeles ar uzrakstiem. Esiet radoši, izdomājiet veidus un iedrošiniet cilvēkus, jo reizēm varbūt viņi to grib darīt, bet tad viņi nezin, kā jūs atrast, vai varbūt viņi grib darīt, bet nav droši, vai te vajadzētu filmēt un fotografēt. Bet, ja jūs gribat vairot to atpazīstamību, tad noteikti iesakiet. Un jautājiet pēc atsauksmēm un ievāciet arī kontaktu informāciju. Jūs varat paprasīt cilvēkiem, kā viņi nonāca pie jums, lai zinātu, kas strādāja iepriekš. Jūs varat paprasīt, lai viņi atstāja savus kontaktus un apsolīt viņiem atsūtīt e-pastu nākamgad, kad notiks atkal pasākums. Var sakot, mēģināt vai arī tiešām aicināt viņus uz tiem sociālajiem mēdījiem, lai turpinātu ar viņiem sazināties arī nākotnē un aicināt viņus atkal pie jums. Un, protams, pati galvenā lieta ir daudz dažādu ideju, ko es jums šodien iedevu, bet ir jāvēro arī savi rezultāti un jāsaprot, kas tieši jums vislabāk strādā, jo katram var atšķirties, kas katrai auditorijai labāk patiks, tāpēc sekojiet līdzi jūsu rezultātiem, tam, kas cilvēks vairāk uzrunā, un tad jūs zināsiet, ko būtu vērts atkārtot arī nākotnē. Nu tā, es ļoti daudz kam izgāju šodien cauri. Es ceru, tas īsumā tā kā bija no manas viss, bet ja jums ir kaut kādi jautājumi, rakstiet. Droši varat arī padalīties, vai jums bija noderīgi, bet tas galvenais stāstījums, es esmu galveno izstāstījusi šodien. Tā es redzu, ka jums ir čatiņš. Maksas reklāmām, jā, par PVN maksātāju, jā, tā varētu būt. Man gan, protams, tas nav aktuāli, jo mēs jau esam PVN maksātāji, bet es pieņemu, ka kādam šī situācija būtu aktuāla. Jā, prieks redzēt, ka bija noderīgi. Jā, un, protams, ja jums ir kādi jautājumi arī vēlāk vai nepieciešams kādas konsultācijas vai video foto pakalpojumu, tad droši vien, ka jūs varat noteikti sazināties ar klik. Pastīšos, kādus jautājumus, kā panākt lielāku auditoriju, kā palielināt skatījumu, sekojumu skaitu. Jā, varat izmantot šīs maksas reklāmas. Tas noteikti palielina auditoriju, tas ir labs veids. Arī skatījumu tas var palielināt. Bet kā jau rādīja, veidi ir dažādi. Jūs varat publicēt reel video, kurus tad redzēs iespējams daudz vairāk cilvēku. Un viss jau noteikti būs atkarīgs no tā satura, kādu jūs veidosiet, jo visa centrā ir jūsu skatītājs, jūsu klients. Ja viņiem būs interesanti un viņi skatīsies un viņi spiedīs tos laiku, tad to redzēs aizvien vairāk cilvēku. Nu, ja jūs, piemēram, naudu reklāmā neieguldat, bet tas ir tā organisks saturs, tad tas vienīgais veids, kā to panākt, ir veidot saturu, kas cilvēkiem patiks. Viņi spiedīs laiku, viņi komentēs, un tas parādīsies aizvien vairāk cilvēkiem. Un tādējādi, piemēram, caur šiem te īsajiem reel video var sasniegt diezgan lielu auditoriju, kas pat nav jūsu sekotāji. Jā, redzu, ka daudziem bija noderīgi. Jā. Kāpēc mums ir jāveic mārketings vai pašvaldība to nedarīs? Es ceru, ka darīs. Es domāju, ka tas jums iekšēji ir jāizrunā, bet noteikti ir forši arī pašvaldība iesaistās, kā jau es teicu, atzīmējiet pašvaldības savos ierakstos un viens par otru pastāstiet, padaloties. Varbūt, ja kādam jau ir pilns pieraksts kafejnīcai, iesakiet kādu citu vietējo uzņēmēju. Un prieks, jā, ka jums bija noderīgi. Vai es drīkstu pie šī iepriekšējās atvainojos par iepriekšējo nokomentēt par šo mārketingu. Es saprotu, ka tas ir jautājums no kafejnīcu saimnieka, nu tā izklausās. Un tad, lai nebūtu vienkārši arī kaut kāds apmulsums, mēs jau arī neprasam obligāti veikt mājas kafejnīcu saimniekiem mārketingu ar reklāmu. Tas absolūti nav kā obligāti prasība. Ja jūs vēlaties, un jums ir tiešām vēlme un iespēja to darīt, tas ir lieliski, bet tā nav tāda prasība. Bet tas, ko var darīt, ir radīt kaut kādu saturu, kā Eva jau stāstīja, vienkārši parādīt sevi, kā, piemēram, Latgales video, kur bija saimnieks, kur vienkārši stāsta anekdoti par zvejošanu. Nu, lieliski, ideāls saturs.
Un tāda tipa kaut kāds video, kas parāda jūs vai vienkārši jūsu saimniecību, to tad varat arī paši uztaisīt un nodot galamērķu koordinatoram, kur noteikti lieliski zinās, kā izmantot to saturu. Tāda vairāk tā doma ir arī, kāpēc kafejnīcas saimniekiem svarīgi šo noklausīties, ir tad, kad mums šāds saturs būtu zelta vērtē. Un arī, ja paši negribat filmēt, tad var arī droši teikt, ka mēs esam atvērti, ja jūs nodrošināsiet kādu filmētāju vai kaut vai paši ieradīsieties, esam atvērti pastāstīt, parādīt, arī tādā veidā varat iesaistīties. Jā, atvaino. Jā, es tieši to arī gribēju pieminēt, kad mēs bijām kaut vai Latgalē, tad tas video tapa ar Latgala Travel iniciatīvu, kur mēs bijām nolīgti, lai nofilmētu, un vienīgais, kas bija nepieciešams, vienīgais, no tiem saimniekiem bija būt atvērtiem un uzņemt mūs un parādīt, kas tad pie viņiem ir. Un, ja jūs esat atvērti, un jums ir interesanti, noteikti runājiet ar vietējām pašvaldībām, ar turismu informācijas centriem, varbūt ir iespēja, ka viņi tiešām novērtējot jūsu to atvērtību, var nodrošināt kaut kādu video vai foto pakalpojumu. Jā. Tā kā es redzu, vairāk laikam jautājumu nav. Priecājos, ka bija noderīgi, bija liels prieks jums izstāstīt tik daudz informācijas īsā laikā. Es ceru, ka bija iespēja uztvert, jo es vienmēr ļoti, ļoti gribu daudz ko izstāstīt un nodot, un arī šai mājas kafejnīcas tēmai es ļoti pieslēdzos, meklēju piemērus, idejas, un ceru, ka jums patiešām noderēs. Un skatīšos, kā jums veicās, turēšu īkšķus, lai daudz apmeklētāju, lai jums veicas arī ar satura veidošanu. Un, protams, ka noteikti izvēlēšos arī es kādu galamērķi, kur doties izbaudīt māju kafejnīcas dienas. Un priecāšos jūs tur satikt. Tā kā paldies no manis. Paldies, Eva, milzīgs. Man jāpievienojas visiem tiem komentāriem ar paldiesiem un sirsnīgiem, noderīgiem sveicieniem. Man ļoti konkrēts sveiciens arī no manis. Es šoreiz klausoties tevi un pirmkārt milzīgs paldies, ka tu esi ieguldījusi laiku precīzi runājot par mērķa auditoriju un tās, kas to tēmu, par ko mēs te visi degam. Un otrkārt, tu runāji tik ļoti vienkārši un saprotami, kad es pirmo reizi nejūtos kā vecs muļķu tanti, kas neko vairs no sociālajiem tīkliem nesaprot. Un man likās, ka viss ir izmantojams. Milzīgs tev paldies. Tev būtu jālasa lekcijas visiem citiem mārketinga speciālistiem, kurus es klausos un gribu līst zemē iekšā. Tā kā, jā, paldies, un mēs aizsūtīsim šo linku no YouTube visiem dalībniekiem un skatieties vēl. Jā. Un liels jums paldies, un tiekamies nākamreiz. Es domāju, ka Deva arī paspēja tos jautājumus izlasīt un atbildēt apbrīnojam tiešām. Tiekamies nākamreiz ar visiem interesantiem 16. maijā uz PVD lekciju 12:00, un tādējādi mēs virzamies aizvien tuvāk mūsu mērķiem brīnišķīgajām mājas kafejnīcām. Eva, vēlreiz liels paldies! Paldies visiem, kas pieslēdzās, un labu ražīgu dienu, un turamies augstajā naktī visi dzīvi un veseli. Paldies! Paldies! Visu labu! Paldies! Paldies, visu labu! Paldies! Tā.